Ok, kurš grib sākt pirmo pastāstīt? 62 mīnus 8. Tad pirmā darbība ir atņemšana. Cik ir? Roj, 25 mīnus 7. 18. 18. Jā, labi, pierakstam. Roj, tu varētu pabeigt arī. Hm? Nu, hmm. 44. Jā, 44. Tieši ko es gribēju teikt. Labi, Nu, tad par darbības secībām skaidrs, ja iekaus pirmās un tā tālāk. Rihard pastāst par otrām. 24. 5, 5, 5, 5. 5, 5. Un tad pirmā darbība, Rihard, kura ir? 25. 5. 2 plus 7 ir Mhm. 9. Es zinu, 5. Jā, 5, tu jau 5. teici 10 reizes. Gribēju, lai Rihards pasaka. 5, 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 5. Vajadzam ātri rēķināt galvā. Labi, ejam tālāk, jā? Jā, 5, 5, 5. Ok, tad otro lūdzu Tomas. 6, 6, 6. 6, 6, 6. 3 reizes 2 ir 6. 6. Jā, Nē, tad dalām. 6, 6, 6, 6. 6, 6, 6. 6, 6, 6. 6, 6. Tieši tā. 6. Ok, Jē. un nākamajā kā būs? 6. Jā, laikam. Nē. Jā, Pirmā dalīt, 6. cik ir 3, 6 dalīts 3. Ā, 6 dalīts ar 3. Cik ir Tas 3, ir 6 dalīts 3? 12. No 24 būtu atbilde. Jā, tad 12 reizes 2. Labi, salīdzinām. Jarmīr, vai vari pastāstīt pa kreiso pusi? Um, 50. 50, jā? Nē, nav 50. Tā. Un pa priekšu ir saskaitīšana. Cik ir saskaitot? 60 tā. 60. Un Saskaitot ir 80, jā? 89, 69. 79. Es jau 79 zinu, kurš ir lielāks. Šitais te. 7 Ok, jā, mīnus 7. Labi. 19. Un cik ir labajā pusē? Pirmā priekals, jā? 69. Jā, 69. 9. 69. Es dzirdēju jau rai vienreiz. Kārtībā. 69. Ok. Šādi, jā? Kura puse lielāka? Jā, labāk. Jā. Abi varat pierakstīt. Ir?
Pierakstījāt? Jā, Nu, nākamais. Tomas, vari pastāstīt? šito te māku. 8, Nē, nevarēšu. Kreiso. 8 plus 15. 40 dalīts uz 5. No 40 dalīts ar 5, cik tas ir? Es zinu, 20. 20. 20. 20 plus 15. 35. Labi, Roja, pastāst labo pusi. Es domāju, 23. Nē, pirmā dalīšana. Ne. Ā, 20. Tātad 20. tas ir 8 plus 15. 5 plus 15 ir 20. tad Tas ir 20 dalīts. 20 dalīts ar 20. 2. 40. Jā, šitā. Kura puse ir Pareizi. lielāka? Ā, 23. Kāds var iezīmēt? Kā iezīmēt lielāks? Ir? Nīšu. Rikārds grib ievilkt? Kurš lielāks? Jā, pareizi. Tad labi. Tad tas par darbībām. Darbības secībām. Gandrīz perfekti. Dejam tālāk. Tad aprēķina figūras laukumu un perimetru. Kurš vēlas pastāstīt, kā šo aprēķināt? Sāksim ar, nu, teiksim, ar perimetru skaitam. Kurš grib pastāstīt? Visas malkas jāsaskaita. Labi. Tad ir Es 3 plus 4 plus 7 plus Un tā, 7 plus un tā tā. tālāk. Cik ir tā lielā mala? plus 10. 40. Plus 10, jā. Šitam būs 10, 40. jā. 40. 40. Labi. Tu saki jau Nu, 4, Arī būs, jā. te jau otrajā arī būs 10. Arī 10, jā. Jā, tur būs 10. Jā, jo 4 Četri. plus 6 ir 10, ok. 40. Ok. Un gudrāk var šitā, jā, 7 plus 3, 3 plus 7, 4 plus 6, un tas sanāk, jā, 40. Un kā laukumu? Kurš zina? Rūtiņās. Nē, rūtiņās, nē. Jā, starp citu nezīmējiet šito zīmējumu. Var tikai aprēķināt. 72. 72, tu saki. Un kā tu ieguvi? Ieguvu. Kā? 6 reiz 10. 6 reizes 10. Nē, nebūs. Mēs varam sadalīt. 4 reiz 3. Jā, pareizi. 72. Tad sākam ar, redzam, kur ielikšu ķeksīt. Šitam pirmo aprēķinām. Es domāju, 72. 3 reiz 4. Rakstam laukums 12. ķeksītim. Ir vienāds, es biju laukums, jā. 12, jā. Vai ir jāliek kvadrātcentimetri vai nav? 72. Vienkārši 12, jā. Jāliek. Ir, ja ir Nav jāliek. jāliek. Kaut kas teica iepriekš, 70. 10, tas bija pareizi, teica, ka nepareizi, bet 72. ieliksim tur zvaigznīti. Tad, jā, 6 reiz 7. Zvaigznīti. Sorry, Rojma, es redzu, ka tu jau izpildīji jau visu tik ātri. Es te nepaspēju tik ātri šodien.
Ok, Jeremija, kāda pēdējā darbība? 72. 60 plus 12. Ļoti labi. 72. Ok, gatavs. Visi pierakstījāt? Jā, Jā. jā, ir. Labi. Tā, labi. Rihard, var izlasīt? Tiek divas lādes. Lādē ir 30 monētas, bet otrā lādē ir tukša. Katru dienu no vienas lādes pārliek vienu monētu uz otru lādi. Pēc cik dienām abas lādes būs vienādas monētu skaits? Jā, Pēc 15 dienām. jā, pareizi. Un kāpēc? Jo pēc 15 dienām, cik tur būs, kad mīnus 15, cik abās lādēs būs? 15. Jā, tu paliks 15, un tā iekšā būs 15 arī. Tā 15 dienas. Labi, šī tad vēl viegli. Ok, Roja izlas lūdzu šido. Pirmajā lādē ir 26 monētas, bet otrā lādē 4 monētas. Cik monētas ir jāpārliek uz otro lādī, lai abas lādes būtu vienāds skaitlis monētu? 1. Viena monēta jāpārliek. Jā, vai kas? 26 monētas. Šeit ir 26, cik otrajā ir? 4. Un cik daudz jāpārliek, lai būtu vienāds skaits? 11 jāieliek. Jā, 11. Kā jūs ieguvāt 11? 11. Jā, jo kopā ir 30, tad Jā. jāpieskaita vēl 11 pie tiem 4, tad būs 15. Un tad vēl Skaidrs. 4 no arī 11. Tad dalām 30 ar 2. Mēs iegūstam, cik tur ir jābūt. Jā, super. Visi sapratām? Jā. Nu jā, tātad garais pieraksts ir šāds korekti. Principā. Visi piefiksējāt? Jā. Ok. Tad Tomas var izlasīt. Cik divciparu skaitļu var izveidot no cipariem 0, 1, 3 un 4, ja cipari nevar atkārtoties? Mhm. Pastāst, kā tie ir cipari. 10, 13, 14. Tad labi 10, 13, 14 es dzirdēju. 30, 34. 30, 30. Nu, 34, jā, bet tad 31 un 34. Bet secības. 40, 40. 41, 43 un 44. Nē, nevar atkārtoties. 9.
Deviņi cipari. Jā, kaut kas teica 10, tad nav 9. Varbūt vēl kāds ir cipars. Varbūt 0, 1. Nevar. Kāpēc nevar? Nav divu ciparu skaitlis. Ļoti labi, jā, tad 9. Labi, dzēšam. Rihard, var izlasīt? Zane un Amanda stāv rindā. Zane zina, ka pirms viņai stāv 9 cilvēki, bet Amanda zina, ka rindā pavisam stāv 15 cilvēki. Ja Zane stāv tieši aiz Amandas, tad cik cilvēki stāv aiz Zanes? Brīnišķīgi. Nu, stāstiet, kādas idejas. Man 4 4, jā. varbūt. Nē, 6. Un tad 4 vai 6? 6. 4 es pat nedomāju. Labi, tad Zane, Seši. jā. Pak Zane un Amanda stāv rindā. Zane zina, ka pirms viņa stāv 9 cilvēki. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Un pavisam ir 4, 5. 5. 5, 5. Amanda Pieci, stāv pieci. šeit priekšā. Kur Amanda stāv? 5. Kur Amanda stāv? Priekšā Aiz Zanē vai aiz Zanes? Aiz. Zane stāv tieši aiz Amandas, tad Amanda stāv priekšā. Ok, tad cik cilvēks stāv pirms Amandas, cik vēl stāv? Šeit ir 9, jā. Tā ir 10, 11. Cik vēl tur stāv? 4, jā. Vai būtu 15 kopā? Nu, cik stāv tur priekšā Amandai? 4, jā. 5. Un priekšā Amandai ir 4, bet kāds jautājums, kas mums jāprēķina ir? Stāv aiz Zanes. 4. Cik cilvēks stāv aiz Zanes? 4. Man bija pilnīgi pareizi. Paga, man ir kļūda zīmējumā. Kur man kļūda ir? Amanda stāv pirms Zanes. Stāv pirms. Jā, tad rindas sākums ir šeit, jā, tad vajadzētu. Re, kur ir veikaliņš, jā. Tad Amanda stāv pirms Zanes, tad reku kļūda, ok. Tad viens no tiem priekšējiem cilvēkiem ir Amanda, jā? Pareizi? Jā. Tad būs 10. Paga. 9, tad aiz Zane ir Zanes. 10. Un cik cilvēki ir aiz Zanes, tad tad šie cilvēki. Jā. Cik ir? 5. 5, jā. Kaut kas teica sen atpakaļ 5, bet teica arī 4 un 6. Kā atbilde ir 5. 5 cilvēki. Labi, ir, jā. Ok. Cik sērkociņi būs 20. kaudzītē? Došu jums laiku pašiem padomāt. 4, 4, 3, 7, Tikai plus 3. 7. 4 plus 19 reizes
3. Rojas, sarunājam, 19. ka tu pat izdomā un pateiksi atbildi pa priekšu. Tagad Tas bišķi ir pie jautājuma izdomā. 19 reizes 3. Labi, pateiksi atbildi, ja? Roja, un tad 20 plus 20. 60 mīnus 3. 57. Es cik? domāju. 61. 61, labi. Ko citi domā? Māsu. Ok, kurš grib pastāstīt, kā varētu dabūt pareizo atbildi? Nu, 19 reizes 3 un tā vēl tas 4. Jā, šķiet, ka pareizi. Tātad mums šeit ir 4, te ir 4 un plus 3, jā? Viss ir 7. Jā, un te ir Nu, tur ir 4 10. plus 3 3 un plus 3. 3. 21. Nu, tad mums ir šī 4, šī 7, šī mums ir cik 10, jā? Un tad jautājums, cik būs Jā. 20. kaudzītē? Drojs saka 4 plus 3 reiz 19. Tas ir 61. Jā, bet jāpārbauda, vai tā ir. Kā pārbaudīsim, vai 20. kastīte tiešām būs tā, ka reiz 19. Varam uz pirkstiem īstenībā saskaitīt. Tā kā 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1 pār 2 pār 3 pār 4 pār 5 pār 6 pār 7 pār 8 pār 19, 20. Ir 19. Proti 20. No 20 atņemam pirmo kastīti, iegūs 19. Jā, šitas pareizais risinājums. Cik roja ir 3 reiz 19? Nu, 57. Tas sanāk 61. Pārējie piekrīt? Jā. Ok. Šitais grūts, jā? Nē. Jā. Jā, kā nu kuram? Man liekas, ka šis ir tāds grūtāks. Lieliski. Jeremija, var izlasīt? Mazajā zoodārzā ir zivis, 3 ēzeļi un strausi. Kopā ar 28 kājas. Cik strausi ir zoodārzā? Cik ēzelim kājas? 12 ezeļiem ir. Kopā, jā? Jo 3 ēzeļi, jā. 4 reiz 4, nē, 4 reiz 3, jā, 12. Kā izdomāsim, cik kājas? Zivīm ir kājas? 8. Nē, zivīm nav. Jā. 8. Labi, tā atņem no 28, 12. Cik tas ir? 16. 16. Un kas tas ir 16? Un tad 8 vēl. Bet kas tas 16 ir? Nu, cik tie? Nu, tas ir Strauss cik. kājas. Strausu Jā. kājas, jā. Mm. Strausu kājas. Un tad tas dalīts ar 8. Jā. Un ko tur iekavās rakstīsim? Kas jāprēķina? Strauss. 8 Strausu, jā. strauss. Tieši tā.
Ir, jā. Jā. Tāds maziņš zodārs. Tā, tagad iedošu jums uzdevumu. Sastādiet, lūdzu, cik jūs daudz skaitļus varat izveidot. Nē, cik daudz, jā, skaitļus var izveidot no cipariem 0, 4, 5, 8 un 9, ja cipari var atkārtoties. Labi. Divu ciparu skaitļus, ja? 40, 45, 48, 49. 80, 90, Labi. Rīkārds kaut ko raksta jau. 24, 45, 40, kas pēc 40 iet? 45. 45. Re, kur Rihards uzrakstīja 0,4. Kāpēc 0,4 nedarēs? Tad tas ir viens cipara skaitlis. Jā, Rihard nedarēs. Tā 40. Jā, man viens trūks, kurš tas trūks, bet Rihardam ir tas skaitlis. 55, 44 var būt, jā, jo cipari var atkārtoties. 99, Labi, Rihards saraksta 50. 4, 50, 58, 59, 80. Varēja atstāt. Labi, nodzēs jau. 85, 80. Labi, es padzēsīšu nostāvus, Rihard. 80. Es būšu super slinks, es nenorakstīšu visu, bet es skaidrs, ka 50, tālāk 54, 55, 58, 50. Kā ja tur būtu 4? Var 54. Jā, ir 54. 5, 90, 4. Labi, tālāk tur 80 un 90, jā? Es pat nerakstu pārējos. Cik tur ir kopā skaitļi? 90, Es atradu 23. Mums ir 1, 2, 3, 4, 5. Šādi te 5 skaitļi, un mums ir 4 rindiņas. 20. 4 reizes 5. Atradu 20. Man liekas arī, ka 20. Ko pārējie domā? Jā.